Kāpēc dīdžejiem ir svarīgi zināt viesu nacionalitāti? Man bija viens foršs gadījums, kad es aizbraucu uz Kāzām, satiku gan līgavu, gan līgavaini. Ar mani sasveicinājās līgavainis, tā līgava stāvēja maliņa. Es domāju, varbūt cilvēks streso vai kautrējas. Labi, tā arī varētu būt. Viņa aizgāja savas darīšanas, es saliku aparatūru, viss forši, atbrauca vakara vadītājs. Un tad viņš man stāsta, ka patiesība līgava ir no Turcijas. Un šeit man bija šoks. Kā par to es uzzināju Kāzas no vakara vadītāja, jo anketā līgavainis minēja, ka daži viesi būs no ārzemēm. Bet es nedomāju, ka tā būs līgava, un viņas rādi. Kāzas pagāja ļoti jautri, protams, ka tās baigi neko neietekmēja, jo līgavainis bija ļoti čakls. Viņš sarakstīja dziesmas, ko grib dzirdēt tā puse un ir svarīgas tai pusei. Un viss bija ļoti forši. Man bija arī gods spēlēt Kāzas, kur līgavainis bija no Āfrikas, un tie terpi, tā mūzika bija vienkārši wow. Protams, kad es zinu, ka būs viesi no tās un tās valstis, es mēģinu sagatavot arī kādu nelielu playlisti priekš viņam, lai viņam arī ir prieks. Un tad katrs viesis var justies kā savējais.